Sieva pie tevīm pienāk, viņai gribas kaut kur izbraukt. Ir nopirkusi jaunu štātīti, viņai gribās kaut kur aizbraukt no mājām. Galu galā esat strādājuši visu laiku, nav sanācis laika. Nu labi, aizbrauks vai ne? Un tagad tu atceries, man taču bija apsolīts, man taču jābrauc atkal šo sestdienu pie vecākiem, tak viņiem jāpalīdz saimniecībā. Un tu viņai pieeja klāt un saka, mīļā, nu nesanāks šoreiz, tavai atliksim uz nākamnedēļu. Nu jā, uzspurkst atkal. Kā tad, tu nekad nevari priekš manīm neko, un arī nākamnedēļ tev nebūs laika, un tu jūties vienkārši kā plēsts uz pusēm. Nu kā tas var būt, ka mīļākais cilvēks, kas tev kādreiz solīja mīlestību līdz mūža galam, tagad tevi nesaprot? Nesaprot, ka tev ir vecāki, kam ir jāpalīdz. Un ne tikai vecāki, ir arī draugi un radinieki, un arī bieži vien tev darbā prasa ilgākas stundas pastrādāt, jo naudu taču vajag, un kā tu arī pateiksi nē, ja tu reiz esi tas labākais darbinieks komandā. Un tā šitas aizvainojums tavai sievai augumā, tu jau redzi, ka viņa uz tevīm neskatās tā kā iepriekš, un arī tev viņa sāk besīt. Nu kas tas ir, ka viņa tevi nevar saprast? Un tā šī te plēstā sajūta iekšā tevī turpina dzīvot, un beigās viņa arī saplēš tavas attiecības. Vai tu gribi uzzināt, kā to var salabot? Nāc pie manis uz izaugsmesterapija.com.